Sveiki! Esmu Landa Jaunzema, Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrības vadītāja. Kopš 2018. gada mana dzīve krasi mainījās, jo 6-gadīgam bērnam uzstādīja diagnozi 1. tipa cukura diabēts. Kas tas tāds ir? Kā ar to dzīvot? Vai mēs drīkstam ēst saldējumu? Kā atgriezties bērndārzā? Vai mēs varam uzsākt skolas gaitas? Līdz ar diagnozi mums bija lērums jautājums. Viens ir rast atbildes kopā ar speciālistiem vai pašspēkiem, bet otrs – integrēt diagnozi sabiedrībā. Sabiedrībā, kur bērns ar diabētu neatšķirās no citiem bērniem vizuāli. Viņam nav garīgo vai fizisko attīstības traucējumu vai kādas attīstības kavējumu. Principā 1. tipa cukura diabēts ir neredzamā diagnoze. Un tas vēl vairāk apgrūtina vecākiem paskaidrot, ka šādam bērnam ir nepieciešama pieaugušā cilvēka uzraudzība, iesaiste un līdzdalība, lai bērns sasniegtu visus savus mērķus un piepildītu savus sapņus. Un daļa no sabiedrības ir izglītības iestādes, kurā bērns pavada lielu daļu savas dzīves, savas bērnības. Tieši tāpēc mēs esam radījuši izglītojošo video sēriju ap un par diabētu. Kas tas tāds ir? Kas ir hipoglikēmija? Kā uzturs vai fiziskās aktivitātes ietekmē diabēta aprūpi? Primāri mērķis ir sniegt atbildes izglītības iestādes darbiniekiem, lai sniegtu drošību un mazinātu bailes. Otkārt, atgādināt vecākiem, ka arī pedagogi un izglītības iestādes darbinieki ir tādi paši cilvēki kā mēs un iespējams saskarās ar kaut ko nezināmu. Un treškārt, aicināt vecākus un izglītības iestādes darbiniekus uz sadarbību, kas vērsta bērna interesēs. Iegūt izglītību drošā vidē. Labdien! Mani sauc Ilze Veilande. Es esmu cukura diabēta aprūpes un apmācības māsa. Un šajā video es jums pastāstīšu par insulīnu. Tātad insulīns ir hormons, kuru ražo aizkuņģa dziedzeris. 1. tipa diabēta gadījumā aizkuņģa dziedzeris insulīnu ražo ļoti maz, un tas ir nepietiekoši, lai nodrošinātu normālu cukura daudzumu asinīs. Insulīns veselam cilvēkam ražojas nepārtraukti visas diennakts laikā. Arī laikā, kad cilvēks neuzņem ēdienu, nakts stundās, starpēdienu reizēm, aizkuņģa dziedzeris ražo insulīnu. Bērnam ar 1. tipa diabētu šo insulīna izdali, kas saucas bazālā insulīna sekrēcija, ir jāimitē ar kādu no garas darbības insulīna preparātiem. Bērni garas darbības insulīnu visbiežāk ievada 1 reizi diennaktī, un tas ir vakaros, pirms gulētiešanas. Parastais ikdienišķais laiks, tas ir 21:00. Atsevišķos gadījumos bērniņš pirmsskolas vecumā garas darbības insulīnu var saņemt arī 2 reizes dienā, bet katrā gadījumā garas darbības insulīnu vecāki bērniņam ievada mājās, un savukārt bērnu dārzā vai skolā bērniņam ir jāinicē ātras un īsas iedarbības insulīns. Tātad bazālais insulīns, kuru mēs imitējam ar kādu no šiem preparātiem, kuriem ir 24 stundu darbība, ir nepieciešams pamatvielmaiņas procesiem, jo arī tad, ja cilvēks neuzņem pārtiku, ir pamatvielmaiņas procesi, un tie visi neapšaubāmi prasa insulīna iedarbību. Jo laikā, kad cilvēks neuzņem pārtiku, šūnu līmenī mūs baro cukurs, kuru ražo akna. Jo aknai ir ļoti liela nozīme cukura regulācijā. Akna glabā uzkrāj cukuru, un šo aknas cukuru sauc par glikogēnu. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai aknas cukura krājumi vienmēr būtu, lai vajadzības gadījumā būtu, kā jāsaka, ko paņemt, un tas ir, piemēram, slodzes laikā, tas ir ārpus ēdienu uzņemšanas, tas ir nakts stundas. Tātad tie ir visi tie momenti, kad akna ļoti palīdz
cukuram asinīs nenokrist pārāk zemu, pārāk kritiskā robežā neiekļūt, un tamdēļ ir nepieciešams garas darbības insulīns. Bērniņi, kuri lieto insulīnu sūknīti, šo garas darbības insulīnu neievada, viņiem šo insulīna patēriņu kompensē bazālā insulīna programma. Un insulīna sūknīšu lietotāji paliek arvien vairāk, bet šīs insulīna injekcijas vienmēr būs kādam bērnam, līdz viņš uzsāks insulīna sūknīšu lietošanu vai kaut kādu iemeslu dēļ viņš būs pārtraucis lietot insulīnu sūknīti. Insulīnas injekcijās būs ikdienā vienmēr kādam bērniņam. Tātad kāds no garas darbības insulīniem, kuru nosaukumi ir dažādi, bet tātad vienā vārdā viņi saucas garas iedarbības insulīni. Viņus ievada vai nu 1 vai 2 reizes dienā, vienmēr vienā laikā. Ja tas būs 2 reizes dienā ievadāmais, tad viņš tiks lietots ar 10-12 stundu intervālu. Ja tas būs 1 reizi dienā lietojamais, visbiežāk viņš tiks ievadīts vakarā 9. Vai atsevišķos gadījumos bērniņiem viņu ievada arī no rītiem, 1 reizi diennaktī. Un otrs insulīns, kuram būs ātra iedarbība un īsa darbība, būs atkal kāds no insulīniem, kuri ir vairāki, kuriem atšķirsies nosaukumi, bet viņu ievada dienas laikā. Un arī, ja ir nepieciešams, nakts laikā, arī ārpus ēdienreizēm, jo īsas darbības insulīns tiek izmantots pirmām kārtām, lai kompensētu uzņemtos ogļhidrātus, kuri bērnam ir ārkārtīgi svarīgi. Un ar šo te īsas darbības insulīnu arī tiek veiktas paaugstināta cukura korekcijas, kur lielākajā daļā gadījumu tas ir cukurs pāri 10 milimoliem litrā. Mazākajiem bērniņiem šis augšējais cukura līmenis būs 13 vai pat 15 milimoli, no kura būs jāiešpricē insulīna deva lielāka. Tas nozīmē, tiks veikta korekcija ar īsas darbības insulīnu. Un cik tad bieži bērniņš ar 1. tipa diabētu insulīnu saņem? Tad tas ir tā, ka, protams, tas ir atkarīgs no ēdienreižu skaita, bet jāsaka uzreiz ir tā, ka 3 galvenās ēdienreizes, kas ir brokastis, pusdienas un vakariņas, bērnam ar 1. tipa diabētu ir obligāti jābūt ar viņa vecumam vēlamo ogļhidrātu daudzumu, jeb maizes vienību daudzumu ēdienreizē. Tas nozīmē, ka 3 insulīna injekcijas bērniņam ar 1. tipa diabētu ir obligāti. Izņēmums ir diabēta remisijas periods. Jo, protams, vienmēr ir kāds bērniņš, kurš insulīnu, piemēram, ievada vispār tikai 1 reizi dienā vai 2 reizes dienā, vai kāds varbūt ir, kurš insulīnu neievada maz, un viņam cukurs asinīs ir absolūti normāls. Šim bērniņam ir sācies un vēl joprojām acīm redzot ir diabēta remisijas periods, jeb diabēta medus mēnesis, kā viņu mēdz dēvēt, ja? Bet tas ir tikai tāds periods, un viņam beidzoties insulīns ir ikdienā no 4 līdz 6 injekcijām, un atsevišķos gadījumos arī 8, un slimojot ar augstu temperatūru, ar iekaisumu. Šādos te bērna dzīves periodos insulīnu var nākties ievadīt arī 10 reizes dienā. Proti, tas varbūt jādara ar 2 līdz 3 stundu intervālu, jo slimojot cukurs asinīs parasti ir palielināts, un vecākiem insulīns bērniņam ir jāiešpricē biežāk. Bet vienmēr ir jāpatur prātā, ka īsas darbības insulīnu nedrīkst ievadīt biežāk kā 2 stundas. Tātad šis injekciju skaits ir atkarīgs no maltīšu skaita, bet bērnam ar 1. tipa diabētu uzkodas arī ir, jāsaka tā, arī pat nepieciešamas, ja? Ir īpaši tad, kad diabēts ir nesen sācies, viņiem arī ir pastiprināta apetīte, viņi tiešām labprāt ēd gan otrās brokastis, gan launadziņu, gan pirms gulētiešanas nepieciešama uzkoda, tāpēc īsas darbības insulīns varbūt jāinjicē 6 reizes dienā.
Un tātad šie preparāti ir atšķirīgi pēc nosaukumiem, bet lielākajā daļā gadījumu viņiem iedarbība sākās pēc 15 minūtēm. Atsevišķos gadījumos bērniņi saņem insulīnu, kuram iedarbība sākās jau pēc 4 minūtēm, un tāpēc uzsākot bērnu dārza gaitas vai uzsākot skolu vai turpinot, teiksim, apmeklēt skolu, vecākiem obligāti ir jāizrunā, kas ir šis insulīna preparāts, pēc cik ilgu laiku viņš sāk strādāt, lai medmāsa zina, kad bērnam ir jāšpricē, vai tas ir tieši pirms ēdiena reizes, vai tomēr 15 minūtītes iepriekš, vai pat pēc ēšanas. Lielākajā daļā gadījumu insulīns iedarbojās pēc 15 minūtēm. Tāpēc, ja bērnam cukura līmenis ir normāls, tas būtu ne zemāks par 4 un ne augstāks par 10–11 milimoliem, insulīns pareizi būtu jāievada 15 minūtes pirms ēdienreizes. Protams, tā ir liela problēma maziem bērniem, kuru apetīte mēdz būt dažāda, un ievadot insulīnu pirms ēšanas var nākties saskarties ar problēmu, ka bērns neapēd ogļhidrātus, un līdz ar to ir jākompensē šo neuzņemto ogļhidrātu apjoms, proti jādod vietā kaut kas cits, kas satur ogļhidrātus. Tāpēc ļoti maziem bērniem ar ārsta piekrišanu ir jāvienojās, ka insulīnu drīkst ievadīt arī pēc ēšanas. Ja? Paskaitot, cik bērniņš ir uzņēmis ogļhidrātus, cik maizes vienības viņš ir apēdis, un insulīnu ievada tad atbilstoši apēstajam daudzumam. Pie augstākiem cukura rādītājiem pirms maltītes insulīns būtu jāievada. Jāsaka tā, būtu ļoti svarīgi tomēr ievadīt insulīnu pirms ēšanas, ja cukurs jau ir, piemēram, 12–13 milimoli vai 15 milimoli litrā. Atkal jāsaka kaut kādu iemeslu dēļ, kas to cukuru ir tik stipri palielinājis. Bet jā, insulīns tādā gadījumā pirms ēšanas ir jāievada, un intervāls starp injekciju un ēdienreizi būtu jāpagarina līdz kādām 20 minūtēm, ja, protams, to atļauj apstākļi. Un vēl pie augstākiem cukura rādītājiem pirms ēdienreizes insulīns būtu jāievada vēl ātrāk pirms ēšanas, un, protams, kad ir šajā gadījumā jāpieskaita klāt insulīna korekcijas deva, kura katram bērnam ir individuāla, ko šajā materiālā nav iespējams izstāstīt, jo katram viņa ir atšķirīga. Atkarībā no bērna svara ir insulīna devas bērniem dažādas, līdz ar to ir arī atšķirīgs insulīna devu korekcijas plāns. Tāpēc šie ir katrā gadījumā izrunājami individuāli lielumi. Bet ēdienreizē maltītē tātad ievada ātras iedarbības insulīnu, kura darbība sākās pēc 15 minūtēm. Darbības maksimālais laiks ir pēc 1 stundas, un darbības ilgums ir 2–3 stundas. Un šis insulīns palīdz tātad nokompensēt uzņemtos ogļhidrātus, kuri sašķeļoties tiek ievadīti asinīs kā glikoze. Un insulīns šo glikozi palīdz izmantot šūnu līmenī. Tādā veidā 2–3 stundu laikā cukurs asinīs atgriežās normas robežās. Tam tā ir jābūt, uz to mēs arī tiecamies, un tāpēc mēs pirms ēdienreizes, protams, izmēram cukuru asinīs, vai tas būs ar glikometru palīdzību, vai tas būs ar glikozes sensoru palīdzību, bet cukura daudzums pirms ēšanas ir noteikti jāzina, jo pretējā gadījumā mēs nevaram saprast, vai ir vai nav nepieciešama insulīna devas korekcija. Tātad pirmais ir cukura mērījums, cukurus asinīs, kas nosaka insulīna devas lielumu. Tas būs pirmais faktors, no kā ir atkarīga insulīna deva. Aktuālais cukura līmenis. Otrais faktors, kas nosaka insulīna devu, ir plānoto ogļhidrātu apjoms, ir maizes vienību skaits. Un, protams, ka bērnam atbilstoši viņa vecumam ir zināms, cik viņam šie ogļhidrāti ir jāuzņem.
Vecāki par to tiek apmācīti un tālāk šo informāciju nodod pirmsskolas izglītības iestādē vai skolā par to, cik daudz bērnam ir jāuzņem ogļhidrāti. Un trešais faktors, kas nosaka insulīna devu, ir fiziskā aktivitāte tuvākās stundas laikā no insulīna injekcijas. Proti, ja cukurs asinīs ir normāls un sekos fiziskā aktivitāte, tad, lai asinīs cukurs nenokristu pārāk zemu, insulīna deva ir vai nu jāsamazina vai jāpalielina maltītē ogļhidrātu daudzums. Tieši cik, tas atkal būs atkarīgs no katra bērna individuāli, un šie ir arī izrunājumi tādi, patiešām individuāli lielumi. Bet galvenais ir saprast, ka insulīna deva ir vai nu jāsamazina, vai maltītē jāpalielina ogļhidrātu daudzums. Savukārt, ja cukurs asinīs būs jau palielināts, bet nepārsniegs 13,7 milimolus, ja pēc maltītes sekos fiziskās aktivitātes, tad netiek veikta insulīna devas korekcija sakarā ar to, ka sekos fiziskā aktivitāte, kura pati arī šo lieko cukuru nokompensēs. Bet, ja cukurs asinīs jau pārsniedz 14 milimolus pirms maltītes, kurai sekos fiziskā aktivitāte, tad insulīna devas korekcija ir ļoti, ļoti svarīga, jo tik augstu cukura rādītāju fiziskā aktivitāte vairs nespēs nokompensēt, un cukurs asinīs tikai palielināsies, ja sekos fiziskā aktivitāte ar domu, lai tā aktivitāte šo cukuru samazinātu. Tāpēc par fiziskajām aktivitātēm ir vēl viens ārkārtīgi svarīgs aspekts diabēta aprūpē, proti fiziskās aktivitātes nevienmēr samazina cukura daudzumu asinīs. Tātad apkopojot 3 faktorus, kuri vienmēr nosaka īsas darbības insulīna devu, ir aktuālais cukurs bērnam, plānoto ogļhidrātu daudzums un fiziskās aktivitātes tuvākās stundas pusotras laikā pēc insulīna injekcijas. Īsas darbības insulīnus ievada ir vēlams ievadīt vēdera priekšējās sienas zemādā vai augšdelmos. No šīm vietām insulīna iedarbība ir ātrāka, un tas ir ļoti svarīgi ēdienreizē. Uz vēdera mēs izmantojam visu zonu, kas ir līdz ribu lokam, atstājot brīvu vietu ap nabu 2 cm radiusā, un neinicējam insulīnu pa tā saucamo balto līniju. Šajā vietā mēs insulīnu neievadam, tur ir vairāk saistāudi, asinsvadu tur nav tik daudz, un insulīna uzsūkšanās tiks ļoti, ļoti kavēta. Un šīs injekciju vietas mēs sadalām, respektīvi mēs izmantojam rotācijas principu, un katru nākošo insulīna injekciju mēs veicam ar 2 cm atstarpīti no iepriekšējās insulīna injekcijas. Pareiza insulīna injekcijas tehnika ir tāda, ka mēs injekcijai vienmēr ņemam jaunu insulīna adatiņu. Tātad insulīnu ievada ar īsām insulīna injekcijai paredzētām adatiņām, un bērniem tiek ļoti rekomendēts izmantot pašas īsākās adatiņas, tās ir 4 mm. Katrai insulīna injekcijai tiek izmantota jauna insulīna injekcijas adatiņa. Insulīns tiek iepildīts pilnšķircēs vai insulīna kārtridžos. Insulīna kārtridžs nozīmē insulīna pudelīte ar insulīnu, un injektors pats tiek lietots atkārtoti un ļauj insulīnu dozēt ar pusvienības solīti. Insulīnu iepilda jau gatavās pildspalvās, viņas sauc par pilnšķircēm. Respektīvi, insulīnam beidzoties, viņa tiek utilizēta un no kastītes tiek ņemta jauna pilnšķirce, kuru lieto un pēc izmantošanas utilizē. Devas solis pilnšķircēm ir viena vienība. Tādēļ maziem bērniem bērnu slimnīcā tiek izsniegts injektors, kad insulīns tiek izmantots kārtridžu formā, un injektors ļauj insulīnu dozēt
pa pusvienībai. Tāpēc pirmsskolas izglītības iestādēs bērniņi, kuriem nav insulīnu sūknītis, bet kuri insulīnu saņem injekcijās, vienmēr praktiski ir kaut kāds šāds metāla injektors, kur devas solis ir pusdarbības vienība. Pusdarbības vienība. Kāda tad ir pareiza insulīna injekcijas tehnika? Pirmkārt, ir jāsaprot, ka insulīnam, kuru ievada, ir jāizvēlās pirmkārt pareizā insulīna injekcijas vieta. Vēlreiz uzsvēršu, ka īsas darbības insulīnu ievada vēderpriekšējās sienas zemādā vai augšdelmos. Injekcijā vienmēr tiek izmantota jauna, nelietota adata. Adatas, kā jau sacīju, ir dažādi garumi, un bērniem tiek ieteikts izmantot pašas īsākās adatiņas 4 mm vai ļoti maziem bērniņiem 3,5 mm. Insulīna adata, kurā ir papīrītis, kurš ir jānoplēš, aizsarg papīrītis, tiek uzlikta adata, kura tiek pieskrūvēta, lielo uzgali ir jānoņem, tālāk ir jānoņem mazais uzgalītis. Pirms devas uzgriešanas, kura, kā jau minēju, būs atkarīga vienmēr no 3 faktoriem, no tā, kāds ir cukura līmenis, cik bērnam ir jāēd ogļhidrāti un ir vai nav fiziskā aktivitāte plānota pēc injekcijas. Ir devas lodziņš, kurā pirms insulīna devas uzgriešanas vienmēr ir jāuzgriež pusvienība vai viena vienība, lai pārbaudītu, vai insulīns caur adatiņu vispār nāk. Mums ir jāierauga pārliecināti adatas galā piliens. Ja mēs viņu redzam, mēs zinām, ka adatiņa ir uzlikta pareizi, un insulīna deva, kuru mēs uzgriezīsim, arī tiks adekvāti injicēta. Protams, pie nosacījuma, ja tiks veikta pareiza insulīna injekcijas tehnika. Tad, kad ir veikta šī vienas vienības pārbaude, vienmēr ir jāpārliecinās, vai devas lodziņš ir atgriezies uz nulli. Jo ir gadījumi, kad insulīnu uzliek, lai pārbaudītu, bet neizspiež virzuli līdz galam. Un šādā veidā devas lodziņā paliek kaut kāda viena vienība vai pusvienība, kuras summējās klāt devai, kuru uzgriež atbilstoši bērnu vajadzībām, un tad insulīns vienkārši tiek pārdozēts. Tātad pārliecinamies, ka devas lodziņā ir 0. Pēc tam tiek uzgriezta atbilstošā deva. Ja tas ir injektors, devas solis ir 0,5, ja tā būs pilnšķirce, devas solis būs viena darbības vienība. Tad iedomāsimies, ka bērnam ir jāievada 3 darbības vienības īsas darbības insulīns. Mēs veicām pārbaudi, mēs ieraudzījām, ka adatas galā parādās piliens, tālāk mums ir jāuzgriež 3 vienības. Mēs griežam 3 reizes, 3 soļi, mēs uzgriežam 3 darbības vienības. Mēs vienmēr jautājam bērnam, kur tu vēlēs, lai es špricēju? Rokā vai vēderā, apmācīts bērns, viņa vecāks apmācīts bērns ir pieredze jau pie injekcijām. No pieredzes varu teikt, ka bērni labprāt dod šo insulīna injekcijas vietiņu bez raudāšanas, un injekcija veikta ļoti vienkārši. Protams, ir jāpaturprātā viss šīs nianses, un tas ir jādara pareizi. Tātad augšdelms vai vēdera priekšējās sienas zemāda. Tiek uzlikta insulīna deva. Iedomāsimies, ka bērns labprāt piedāvā augšdelmu. Āda ne ar ko nav jāapstrādā, jo insulīns satur antiseptiskas vielas. Viņš pats jau ir ar dezinficējošām īpašībām, tāpēc ādu mēs ne ar ko neapstrādājam. Ja adatas garums ir 4 mm, ādas kroku drīkst neveidot. Bet ja bērns ir pieredzis, ka vecāks viņam veido ādas kroku, tas nav nekas nepareizs. Kroku drīkst veidot, tas vienmēr ir pareizi, bet īpaši svarīgi tas ir tad, ja ir garāka adata. 5 mm, 6 vai 8 mm garums pieprasa obligāti ādas krokas saņemšanu un injekcijas veikšanu 45 grādu leņķī.
Ja ir 4 mm adatas garums, injekcija ir jāizdara 90 grādu leņķī. Ar saņemtu kroku vai bez saņemtas krokas, tas ir katra bērna sajūtu ziņā, kā viņš ir pieradis. Tātad iedomāsimies, ka bērniņš labprāt vēlās, lai viņam krociņus saņem, jo mamma tā dara mājās. Tātad mēs saņemam ādas kroku, dūrienu izdaram taisnā 90 grādu leņķī, adatu ieduram līdz galam un pēc tam spiežam devas pogu līdz galam un vienmēr pārliecinamies, vai devas lodziņš ir uz nulīti atgriezies. Ja mēs visu neizspiežam, mēs neievedam pilnu insulīna devu. No brīža, kad ir nospiests virzulis, jeb šī devas poga, insulīns ir ievadīts, pirkstu var turpināt turēt vai atlaist vaļā, abos gadījumos tas ir pareizi. Bet svarīgi ir nevilkt adatu ārā 10 sekundes, skaitīt līdz 10. Jo insulīns atrodas tikai 2 mm zem ādas, viņam ir jādod laiks, lai viņš saķertos ar zemādas audiem, lai viņš neatnāk atpakaļ, lai mums nebūtu mīnusā kaut kas no ievadītās devas. Un pēc 10 sekundēm izvelkam adatu ārā. Ja parādās uz ādas asins piliens, tas nozīmē, ka mēs nejauši esam trāpījuši uz kapilāra. Tas nav nekas bīstams. Šo vietiņu var pieturēt ar vates tamponiņu vai ar salvetīti, tāpēc pirms injekcijas ir ļoti svarīgi, lai būtu kaut kāds materiāls, ar kuru vajadzības gadījumā šo te mazo asins parādīšanos varēs apstādināt. Izvalkot adatu, injekcijas vietu masēt nedrīkst, jo masāža pātrina insulīna iedarbību un bērnam draud hipoglikēmija. Tātad izvalkot adatu no zemādas, drošā veidā, lai nesadurtu savus pirkstus, mēs liekam virsū adatas resno uzgalīti un adatiņu skrūvējam nost. Un otrais vairs nelietojam, pēc noskrūvēšanas droši izmetam, un tas ir vai nu kaut kāds speciāls mazs adatu savācējs, maza miskastīte, tā drīkst izteikties, ja? Vai šo izlietoto adatu var ielikt vienkārši insulīna maciņā, kurš bērnam vienmēr ir līdzi iedots, un vecāki pēc tam šīs adatiņas arī paši tālāk utilizē. Ļoti, ļoti svarīgs moments ir, ka šīs insulīna izlietotās adatas un tāpat arī šos te stripus, ar kuriem nosaka cukura līmeni, šos bioloģiskos materiālus, šos asos priekšmetus, mēs nemetam ārā atkritumos, lai viņi nenonāk dabā, lai nepiesārņo vidi. Mēs viņus nododam aptiekā uz utilizāciju. Tātad tiek izdarīta injekcija un insulīna injektors vai pilnšķirce tiek noglabāta līdz nākošajai insulīna injekcijai bez insulīna adatiņas. Atkārtot lietotas adatas veicina lipohipertrofiju veidošanos, jo adata elektronu mikroskopā jau pēc 3. 4. reizes ir ar āķi adatas galā, ar metāla tādiem slānīšiem, kur ir atdalījušies. Tas viss arī piesārņo zemādas audus, veicina lipohipertrofijas un rada sliktāku insulīnu uzsūkšanos. No šīm lipohipertrofijām arī, protams, rodas tāda problēma, kad ir paaugstināts cukurs asinīs, līdz ar to, jo daļa insulīna vienkārši neuzsūcās, un vecākiem bieži vien šķiet, ka insulīna deva tāpēc ir jākāpina, kāpēc jau cukurs ir augsts, un neiedziļinoties, ka problēma varbūt šajās te sabiezētajās injekciju vietās var tikt pielikta klāt insulīna deva, kas rada mākslīgu insulīna devas, tā kā uztitrēšanu. Un, protams, kad citā reizē šo insulīnu ievadot tālāk no šīm lipohipertrofiju zonām,
var piemeklēt smaga hipoglikēmija, jo insulīna deva pilnībā uzsūcās. Tāpēc viens no ļoti svārstīgu cukura no svārstīgas glikēmijas iemesliem ir lipohipertrofijas injekciju zonās. Tāpēc vēlreiz uzsvēršu, ka katrai injekcijai ir jāņem jauna adata un jārotē insulīna injekcijas vietas. Var, piemēram, likt ar joda zīmolīti punktiņu injekcijas vietā, var ar ausu kociņu iemērkt jodā un uzlikt punktiņu injekcijas vietā, jo ejot dienām, nedēļām, mēnešiem, insulīna injekcijas kļūst par tādu kā rutīnu. Un vecāki paši nepamana, arī, protams, pusaudzes un citreiz pieaugušie nepamana, ka viņi visu laiku pārsvarā špricē vienās un tais pašās vietās, un nesaprot, ka tur jau ir nevis varbūt tas augstslānītis, ja, bet tās ir jau izmainītas insulīna injekciju radītas audu zonas, kurās ir daudz mazāks asinsvadu tīkls un insulīna uzsūkšanās gluži vienkārši nenotiek. Tāpēc injekcija rotācija un jauna adata uz katru insulīna injekciju palīdzēs izvairīties no zemādas audu problēmām. Protams, kad atkārtot lietotas adatas veicina arī infekcijas risku, rada audus traumē, rada sāpīgu šo injekciju, kā dēļ arī rokas stiepjās izdarīt injekciju tajā vietā, kur tik ļoti nesāp, jo šajās vietās audi vienkārši ir jau traumēti un nervu gali vienkārši vairs nav tik jutīgi. Tāpēc ir jāsaprot, ka injekcija tomēr ir ar nelielu, ļoti minimālu tādu varbūt sāpju sajūtu, ja, ar jaunu adatu tā sāpju sajūta ir ārkārtīgi minimāla. Ja, to pat bērni bieži vien vecākiem saka, mamīt, man vispār nesāpēja. Un vecāks pat sev iedarot vienkārši insulīna adatiņu, saprot, jā, patiešām tas dūriens ir praktiski nesāpīgs. Garas darbības insulīnu savukārt ievada augšstilbos, plaukstas platumā no cirkšņa, plaukstas platumā no ceļa un sēžam vietā, ārējā augšējā kvadrantā, gūžā. Šajās divās vietās ievada garas darbības insulīnu, bet to bērns dara mājās, un šī nebūs bērnu dārzā ievadāmā insulīna, teiksim, vietas izvēle. Ja, tātad bērnu dārzā vai skolā bērniņš insulīnu ievada vēdera priekšējā sienā vai augšdelmos. Pabeidzot jautājumu par insulīna injekciju tehniku, es vēlos uzsvērt pašu galveno. Proti, insulīna injekcija tehnika ir stūrakmens diabēta ikdienas pašaprūpē, jo viss pārējais, jāsaka tā, sabrūk kā kāršu namiņš, ja netiek veikta pareiza insulīna ievadīšana. Un, ja bērns insulīnu ievada vidēji no 4 līdz 6 reizēm dienā, gadā tas sastāda ap 2000 insulīna injekciju. Tāpēc nav neviena injekcija nesvarīga. Katra insulīna injekcija ir jāveic apdomāti, izvēloties pareizu vietu, padomājot, kur tika veikta iepriekšējā injekcija, par jaunu adatu, par pareizu ievadīšanas vietu un par pareizu injekcijas tehniku. Insulīna uzglabāšana. Tas ir jautājums, ko dažreiz ikdienā piemirst. Bet patiesībā tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo insulīns ir olbaltumviela, un viņš jau dažu stundu laikā pie augstas un pie zemes temperatūras tiešos saules staros, diemžēl, zaudē savu iedarbību, proti denaturējās. Insulīna uzglabāšanas temperatūra atvērtiem insulīna flakoniem un pilnšļircēm 1 mēneša ietvaros ir no +2 līdz +25 grādi. 1 mēneša ietvaros. Tātad izņemts no leduskapja, viņš vairs nav atpakaļ jāievieto, bet attiecīgi, ja viņš neizlietojās mēneša ietvaros, viņš ir jāutilizē. Tāpēc ieteikums ir nelietot vairākas insulīna pildspalvas, ir tīpaši maziem bērniem, kad insulīns jau tā neizlietojās mēneša garumā, tad vairākas pildspalvas paralēli lietojot, patiešām būs ļoti lieli insulīna zaudējumi. Tāpēc lietojam 2 insulīnus
vienu ar īsu darbību, otrs ir ar garu darbību, ārpus ledusskapja +2 līdz +25 grādu temperatūrā neilgāk kā 1 mēnesi. Tātad ziemas periodos insulīns ir jāglabā zem virsdrēbēm vai kaut kādā speciālā termosā, proti temperatūrai noslīdot zem +2, insulīna iedarbība sāk zust, viņš denaturējās. Un otrs, tātad temperatūras gals 25 grādi, pārsniedzot insulīna iedarbība. Viņš ir denaturējies, tāpēc vasaras periodos ir obligāti jāizmanto insulīna augstuma somiņa, augstuma elements, un tātad nedrīkst pakļaut tiešiem saules stariem. Rezervēs esošais insulīns ir jāuzglabā ledusskapī +2, +8 grādu temperatūras diapazonā, nesasaldējot un arī nepakļaujot temperatūras svārstībām. Tātad nav ieteicams turēt durvīs, bet vai augļu kastē vai ledusskapja vidējā nodalījumā līdz derīguma termiņa beigām. Aptiekā insulīnu saņemot ir obligāti jāskatās derīguma termiņš un arī mājās pārnesot, atverot kastīti, insulīna vizuālais izskats, proti abiem insulīna preparātiem, gan īsas, gan garas darbības insulīnam, ir jābūt pilnīgi dzidram. Ja viņš ir duļķains vai ar nogulsnēm, viņu lietot nedrīkst. Gluži kā ik viens izglītības iestādes darbinieks, arī mēs aicinām būt zinātkāriem, jo jautājumos rodas atbildes. Ja arī tev pēc šī video noskatīšanās ir radušies kādi jautājumi, droši sazinies ar mums, ar Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrību, un mēs palīdzēsim rast atbildes. Paldies!